Saimnieku un nepaklausīgo žurnālistus izzināja. Šobrīd viņi raida ar interneta starpniecību. Viens no pārņēmējiem bija Ukrainas domas deputāts Nikolais Kņažickis. Tagad šim politiķim pieder televīzija, kam Latvijas plašsaziņas līdzekļu padome piešķīrus apraides licenci. Vairāk stāsta Ants Pūpols. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome piešķīrus licenci kādam Ukrainas televīzijas kanālam raidīšanai Ukrainā, Latvijā un visā Eiropā. Tagad izrādās, ka televīzijas kanāls pieder Ukrainas parlamenta deputāta sievai. Šis Ukrainas deputāts iepriekš piedalījies neatkarīgo žurnālistu izzināšanā kādā citā Ukrainas televīzijā. Nikolais Kņažickis ir Ukrainas domas deputāts no Jūlijas Timošenko partijas Batikivšķina. Viņš strādājis par televīzijas producentu, televīzijas kompāniju direktoru un Ukrainas televīzijas un radio padomas locekli. Viņa pēdējā darba vieta televīzijā bija programma direktors neatkarīgajā kanālā TVI. Kņažickis bija viens no šī kanāla veidotājiem. Taču pirms gada šajā televīzijā notika apvērsums. Vienā naktī kompānija pārņem citu cilvēku un paziņoja, ka televīzija pārdota. Izmeklējoši analītisko programmu slēdza un žurnālisti nonāca uz ielas. Deputāts Kņažickis bija viens no jauno īpašnieku pārstāvjiem. Pēc kāda laika arī Kņažickis no TVI aizgāja un centās nodibināt savu televīziju, lai gan Ukraiņu likuma deputātam neļauj būt ne uzņēmējam, ne arī vadīt kompāniju. Lai likumu apietu, par firmas īpašnieks kļuva politiķa sieva Larisa Kņažicka. Ukrainas mēdīju uzraugs jaunās televīzijas pieteikumu noraidīja, un Kņažickis nolēma izmēģināt laimi Latvijā. Mēģinājums izdevās. Kas ir skaidrs, ka Kņažicka kungam ir liela pieredze mēdījos, tieši televīzijas mēdījos, ilgadēji jau. Es viņu pirmoreiz satiku 90. gados, kā dienas korespondents Maskavā jau. Viņš ir Ukrainas parlamenta radio un televīzijas apakškomitejas priekšsādātājs. Tādā sakarībā es viņu satiku arī jau pagājušā gadā Kijevā, kad mēs tā kā varētu teikt atjaunojām kontaktu. Par licences piešķiršanu Kņažicka televīzijai balsojuši visi klātesošie padomas locekļi. Bijuši pārliecināti, ka tā palīdz brīvajai presē Ukrainā. Tas, ka šī televīzijas kompānija pieder parlamenta deputāta sievai, nevienu nav mulsinājis. Svarīgi bijis, ka no opozīcijas partijas. Vai tas jautājums, par ko būtu jādiskutē? Jā, iespējams, ka viņš varbūt nebūs nākamā sasaukumā deputāts. Tas ir tas būtiskākais šī gadījumā. Es teiksim, neredzu, ka tas būtu ļoti būtiski. Jā. Man šķiet, ka tas ir viens no būtiskākajiem padomas lēmumiem, ko padomu pieņēmis. Ar ko viņš tik būtisks? Ar to, ka mēs, izsniedzot raidotļaujas komerc kanāliem, savā ziņā arī varam palīdzēt veidot Eiropas demokrātisko informatīvo tēlu. Vai, ja, piemēram, būtu atnācis kāds deputāts no Jankoviča atbalstošās partijas? Ja viss būtu juridiski korekti un tehniski korekti, es saku, mums nebūtu nekāda pamata, jo mūsu visas lēmumus arī var pārsūdzēt tiesā. Arī visāds administratīvos sodus un tā tālāk. Ja? Un arī šo, ja mēs, teiksim, kaut kādā sakarā nedodam apraides atļauju, tad, protams, ir iespējams cīnīties par savu taisnību arī tiesāt. Kņažickam Ukrainā ir pretrunīga reputācija. Savu īsto sevi viņš esot parādījis pārvaldot neatkarīgo TV kanālu un piedaloties tā sagrābšanā. Stāsta viens no raidījuma izmeklējuma veidotājiem Mitro Gnaps. Фактически он насаждал цензуру в программе расследования. Это то, что мы можем точно говорить, поскольку ряд очень важных расследований именно по указанию Николая Княжицкого не вышли в эфир. Поэтому он может заявлять все, что угодно, но украинские журналисты прекрасно знают, кто такой Николай Княжицкий. Это человек, который очень сильно подорвал свою репутацию и как журналист, и как телевизионный менеджер. Захват телеканала ТВИ делался с целью, скажем так, уничтожить последний независимый телеканал в Украине, который действительно отмешал власти. Pats Kņažickis apgalvo, ka ar TVI pārņemšanu nesot saistīts. Viņš tajā laikā bijis deputāts. Я, к сожалению, не знаю этих деталей, потому что я уволился оттуда еще осенью после избрания.
внимание в парламент. После этого там был некий корпоративный конфликт, и, насколько я понимаю, собственники выясняют свои отношения в судах. Ukraiņu žurnālists safilmētais liecina par kaut ko citu. Nākamajā dienā pēc īpašnieku mājas tieši deputāts Kņažīckis kopā ar jaunajiem televīzijas menedžeriem izskaidroja situāciju bez darba palikušiem žurnālistiem. Tagad Kņažīckis ķēries pats pie savu projektu – televīzijas Espresso TV veidošanas. Šobrīd visā Ukrainā redzam plakāti, kas reklamē šo televīziju. Какие ваши там полномочия? Я понимаю, вы будете редактором телевидения или только собственником? Нет, на самом деле, собственником этой компании является моя жена. Я буду там вести некоторые телевизионные программы. Наш закон позволяет народным депутатам заниматься творческой деятельностью. Ага. Ну, это хорошо. А журналисты не против того, что депутат парламента, ну, так как бы руководит телевидением? Я не руковожу телевидением, я просто буду там вести свои авторские программы, наш закон это разрешает. Kņažīckis mums atkārto to pašu, ko plašsaziņas līdzekļu padomē, kā ar savu televīzijas kanālu stiprinās Ukrainā vārdu brīvību un demokrātiju. Ансис, вот здесь очень важный момент. Нужно понимать, что украинская оппозиция много говорит, но мало делает для того, чтобы действительно оттеснить от власти Януковича, привлечь его к ответственности. То есть в основном это оппозиция на словах. На словах они очень сильно критикуют власть. На деле же зарабатывают с ними деньги, не предпринимают никаких попыток серьезных для того, чтобы освободить Тимошенко или для того, чтобы каким-то образом оттеснить Януковича от власти. То есть у них очень хорошее сотрудничество. Šajās dienās neatkarīgā žurnālistu komanda ar savu internetu portālu Hromadska TV rāda, kas ir patiesa brīvā presa. Tikai viņu sižetos redzams, kā Ukrainas milicija bloķē ceļus uz galvaspilsētu un metro stacijas pie Neatkarības laukuma. Viņi arī atklājuši, ka Ukrainas var izmanto bandīts, lai piekļaut protestētājs. Savukārt Janukoviča atbalstītāji atvest no lauku reģioniem speciālos autobusos. Tos apsargā milicija un treniņu tērpos tērp jaunieši. Мы приехали именно благодаря вам. Если бы не ваш, мы до 3 часов смотрели и решили приехать сразу. Просто встали и решили приехать. И это все именно благодаря вам. Спасибо, вы делаете очень хорошее дело. Благодаря кому именно? Громадское ТВ, правильно же? Ну так вот вас мы и смотрим. Gnaps pats ir ciets no bandītu uzbrukumiem. Viņu piekāvuši sportiskas miesas būs jaunieši, kas stāvējuši nomais no protestētājiem kādā Kijevas parkā. Tāda notika